Sirds sarunas ir atbalsta centra Tilts un Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem organizēts sarunu cikls par ģimeni, bērnu un attiecībām. Sarunas no sirds un par būtisko. Labdien, dārgie klausītāji un skatītāji! Laiku pa laikam sirds sarunās mēs izvēlamies aktualizēt kādu tēmu, bet vienmēr tās ir saistītas ar ārpusģimenes aprūpi, ar bērniem, kas dzīvo vai nu audžu ģimenēs vai aprūpes iestādēs. Un šoreiz uz sarunu esmu aicinājusi Sandru Baltruku. Un Sandra jau ilgus gadus ir brīvprātīgā, kas regulāri apmeklē kādu no bērnu aprūpes centriem Latvijā. Sveika, Sandra! Sveika! Man ir milzīgs prieks tevi šodien šeit redzēt. Un pirms mēs varbūt sākam jau runāt vairāk par to brīvprātīgo darbu, ko jūs ar savu komandu tik uzticami veicat jau tik ilgus gadus, un es noteikti gribēšu, lai skatītāji un klausītāji dzird vairāk par jūsu ikdienu un pieredzi. Pirms tu sāc, vai tu mums varētu pastāstīt par sevi nedaudz, ko tu vēlies atklāt? Kas ir Sandra, ko Sandra dara? Kā paiet tava ikdiena, lai tie, kas tevi nepazīst, lai viņiem ir tāds labāks priekšstats par tevi? Jā, labdien, prieks te būt, prieks un gods. Un tas, ko es ikdienā daru, es strādāju sabiedrisko attiecību jomā. Mana ikdiena ir saistīta ar informāciju, ar dažādām ziņām un tam līdzīgi. Un tā paiet mana ikdiena. Brīvajā laikā ļoti patīk peldēt, arī skriet un citas lietas. Un jā, jau 8 gadus mēs ar vecās svētās Ģertrūdes baznīcas draudzes komandu dodamies uz vienu konkrētu bērnu namu ārpus Rīgas. Jā. Esam kļuvuši par tādiem draugiem, tādā labā nozīmē, es ceru. Ko nozīmē kļūt par draugiem? Es ceru, ka tu mums šīs sarunas laikā atklāsi, kā tas praktiski izpaužās un jā, kā tas izskatās, bet kā viena tāda sieviete, kas strādā ikdienā noteikti ļoti dinamiskā darbā, tev noteikti ir ļoti daudz pienākumi un aktīvs dzīvesveids no tevis stāstītā. Kā tev radās doma, ka tev būtu jākļūst par brīvprātīgo? Un jāvelta savs laiks, enerģija un domas bērniem, kas dzīvo aprūpes centrā. Jā, man jau bērnībā bija tāda, man ļoti sāpēja šie bērni, kad es nekad nebiju bijis dzīvē bērnu namā, bet es neatceros to pilsētu vai kā, bet kaut kur ejot pa ielu, es redzēju tika vēsti tādi kaut kādu pa 2 kaut kādā saitītē, tur tie bērni tādi, un tad kāds teica, jā, viņi ir no tā bērnu nama, un tas viss bija kaut kas tāds drūms un šausmīgs, un es atceros, man tas tā iespiedās, man tas tā palika, tā kā tāds jautājums manā iekšienē, kas ir šie bērni, un jā, es taču arī esmu bērns, bet kas tad ir šie bērni, kāda ir viņu dzīve, bet, pēc tā redzētā, tas likās tāds, kaut kas tāds smags un drūms, un tāds, kas tiek tā kā slēpts vai kaut kādām aizslēgtām durvīm, un man tas tā ļoti iespiedās vispār sirdī, un es tā domāju, kad es izaugšu, es noteikti gribētu šiem bērniem kaut kā palīdzēt. Tas bija tā ļoti neapzināti, nebija man nekādas konkrētas domas, kā varētu palīdzēt vai tam līdzīgi, bet es kaut kā zināju, ka šiem bērniem noteikti ir vajadzīga palīdzība. Un tagad to darot jau tādus vairākus gadus, tā mana sajūta ir tikai apstiprinājusies, cik ļoti šī palīdzība viņiem ir vajadzīga tagad un šeit. Un ka tā vispār ir viena no visneaizsargātākajām sabiedrības grupām. Ja mēs tā vērtējam, tie ir tiešām ļoti neaizsargātas dvēseles, teiksim tā. Un kā tas sākās, Ģertrūdes baznīcā jau tā kā, tātad tas jau bija pirms 7 gadiem, bet vēl pirms kaut kādiem vairākiem gadiem brieda gaisā tā doma, ka vajadzētu kaut ko darīt ar tiem bērniem, vajadzētu kaut ko, bet man personīgi bija ļoti lielas bailes, es nekad nebiju bijis bērnu namā, kā vispār spērt, man bija tikai tas bērnības, tā bilde manā sirdī, ka tas ir kaut kas tāds, briesmīgs vai kaut kas traks un tāds, un kā vispār spērt soli pār slieksni šādai ēkai, ko es tur ieraudzīšu, kā es jutīšos, ko tie bērni teiks, kāda būs vispār tā reakcija.
Un tas bija tas, kas tā ilgu laiku tādi aizspriedumi un tādas bailes vienkārši iekšēji bija. Bet tad, tad notika kaut kāds sakustējiens kosmosā, un vienkārši bija vairāki cilvēki, kuri tā kā teica, nē, viss kaut kas ir jādara. Un tā vienkārši pakāpeniski arī, mēs sanācām kopā, sākām runāt, un arī uzaicinot vajadzīgos cilvēkus, kuri pasniedz apmācības, un arī tu biji viens no tiem, un tas viss kaut kādā dabiskā tādā procesā tā kā sāka iet uz priekšu. Un tas vienkārši man ir arī, es ļoti labi atceros to pašu pirmo reizi, kad mēs aizbraucām uz to namiņu, ārpus Rīgas, un mēs aizbraucam, un vispār nevarējām atrast īsti, kur tas viss atrodās, jo tur nebija tādas konkrētas adreses, un tad mēs tā kā ienācām tajā pagalmā, un tāpat, mēs bijām tādi sasaistīti, tādi, nezinājām, ko teikt īsti, nobijušies, viņi tādi paši, tikai mazāki, un tad, mēs un es atceros ļoti labi, es viņiem tā teicu, mēs tā kā gribētu būt jūsu draugi, vai jūs draudzēsieties tā kā ar mums? Viņi tā, neteica, negluži ne jā, ne nē. Tad klusēšana, piekrišana, un tā tas viss sākās. Tu minēji, ka tātad kādi 7, 8 gadi, ja mēs tā patinām atpakaļ, sanāk ap kādu 2016, 17 gadu aptuveni. Tad es tagad tā domāju, Latvijā vēl bija diezgan daudz bērnu namu, tā saucamo, tātad nebija vēl ieviests DI, jeb deinstitucionalizācijas plāns, un liekas, tas ir tā kā loģiski un pašsaprotami, kad bērni ir iestādēs, viņiem ir jāpalīdz, iesim un būsim kopā ar viņiem, bet tagad mums ir 2024. gads. It kā bērnam vairs nevajadzētu būt, bet jūs vēl joprojām braucat. Vai tu vari, varbūt tiem, kas nav tik ļoti iekšā šī specifiskajā tēmā, ieskicēt, kas īsti, pirms mēs ejam vairāk par stāstu par jūsu konkrēto namiņu, kur jūs viesoties, ieskicēt, kas īsti šobrīd notiek, vai tiešām vēl ir vajadzība pēc šādām iestādēm? Tas, kas varbūt notiek publiskajā telpā vai kādos likumdevēja koridoros, ir viena lieta, bet tas, kas notiek realitātē, ir cita. Es nevaru, protams, spriest par visu Latviju, es varu spriest par konkrēto bērnu namu, bet bērni ir tikai vairāk nekā viņi bija iepriekš, un viņi nāk klāt, un labi kāds, un tā lielākā, ja varētu teikt, tas sarežģījums ir tas, ka nāk tādi bērni no daudzām, bērni, kur ir vismaz 4, 5 un vairāk bērni no vienas ģimenes. Un tad, kad ieveļās, tā teikt, šāda jauna kompānija bērnu namā, tas ir atkal pilnīgi cits mikroklimats, pilnīgi citas pieredzes, un traumas, ko šie bērni izdzīvojuši, un tas viss tajā namiņā tur, tā teikt, vārās, kādu laiku. Un tad audzinātāji sāk ar viņiem strādāt un tam līdzīgi, bet tā aina, es esmu diezgan tāda kritiska, tā aina ir diezgan bēdīga, jo ļoti daudz bērnu no laukiem, no tādiem attālākiem laukiem, varbūt no pierobežu rajoniem, nonāk bērnu namos, un viņi varbūt pat stāv rindās, viņi dzīvo krīzes centros, un ar tām vietām ir kā ir. Tā kā tā aina, es gribētu teikt, kas varbūt tā publiskajā vidē izskan pret to realitāti, ir diezgan atšķirīga. Tātad no bērnamiem mēs vēl neesam gluži tikuši vaļā. Diemžēl nē, un es īsti tā neredzētu, kad tuvāko gadu laikā tas būtu iespējams, Protams, ja šie procesi, daudz, kas ir labs noticis, nevarētu tā pateikt, ka viss ir slikti, bet vienkārši ir tas tā man, kā brīvprātīgajiem, kas tur aizbrauc reizi 3 nedēļās, ir tas skaudrais skats starp to, ka tam bērnam vajag tieši konkrēti tagad, jo viņš aug, viņš attīstās, viņam ir jāattīst savu talanti, viņam ir jānostiprina vai vispār jāizveido sava pašapziņa, bet no otras puses ir tie ļoti lēnie procesi, un tas ir tāds ļoti asas kontrasts. Jā, tu minēji tātad 8 gadi, apmēram 8, 7 gadi, šo gadu laikā noteikti ļoti daudzi bērni jau ir izauguši un, kā mēs sakam, absolvējuši. Tātad tāds liels, ilgs laika posms, kurā tu esi noteikti iepazinusi ļoti daudz bērnus. Nav varbūt tāda, nav masām, bet, diezgan daudzus bērnus, un, daudzi, protams, ir izauguši no bērnu nama vecuma, tā es gribētu teikt, no tā, ka viņi tur var atrasties, ir tādi, kuri veiksmīgi strādā, kuri ir nodibinājuši ģimenes, kuriem pašiem ir bērni, diezgan daudziem jau no viņiem pašiem diezgan agri ir bērni,
un tad, kurš tiek galā? Varbūt kāds ir aizbraucis uz ārzemēm dzīvot, kāds ir tepat Latvijā, par kādu mēs neko nezinām. Un es domāju, ka tur tā situācija ir diezgan grūta šiem jauniešiem. Bet ir dažādi stāsti. Ir arī, protams, tādi, kuri ir arī atgriežušies pie kāda no saviem vecākiem, vai pie mammas vai pie tēta. Arī tādi ir. Ir tādi, kuri ir paņemti pie audžu vecākiem, tieši par adopciju konkrēti uzreiz prātā nenāk, bet kāds ir arī tādi, ļoti reti. Bet diezgan daudzi arī jādzīvo uz vietas un bērni nāk klāt. Jā, bērni nāk klāt. Jā. Un es gribēju precizēt, papildināt, pateikt klausītājiem un skatītājiem, kad ņemot vērā to, cik maza ir mūsu valsts, un cik jūtīgi un sensitīvi varbūt ir tie stāsti. Mēs ar Sandru vienojāmies, ka mēs neminēsim, kurš tieši ir šis namiņš, kur viņš atrodas. Mēs neminēsim bērnu vārdus, vienkārši lai neizpaustu pārāk tādu privātu informāciju, bet tas nenozīmē, ka tu nevari dalīties ar to gan priecīgo, gan to skaudro pieredzi, ko tur esi redzējusi un piedzīvojusi, gan tu, gan jūsu komanda. Varbūt pastāst vairāk par to, ko jūs tur īsti darat un cik liels ir tas, gribu teikt, grupējums. Tā jūsu grupa brīvprātīgo, kas dodās, un tu teici reiz 3 nedēļās, jā, kā tas praktiski izskatās? Jā, mums ir brīnišķīga komanda, kura arī, ir varbūt mazliet mainījusies gadu laikā, bet kopumā tas kodols ir palicis. Un tātad mēs esam aptuveni 10 plus mīnus 10 cilvēki, jo kāds nāk klāt, kāds varbūt paņem pauzi. Un mēs tiešām vienkārši, man tā sajūta ir tāda, ka es dodos pie saviem lauku radiniekiem. Tā ir mana personīgā sajūta, kā es tur braucu. Es tieši tā arī jūtos. Un mēs vienkārši, mūsu galvenais uzstādījums ir tāds, ka mēs braucam bez dāvanām, mēs nevedam nekādas dāvanas, mēs, protams, tur ņemam kādus gardumus līdzi, vai mēs paši tur gatavojam kaut ko, bet tā mūsu vēsts un ziņa ir, kad klātbūtne, mēs esam ar tevi kopā. Un tas viņiem patiešām nozīmē ļoti daudz, jo bērnu namā, protams, tā ir tāda ierobežota vide, ir audzinātājs, kuras mainās katru nakti vai diennakti, un par savā režīmā tā teikt, bet šiem bērniem ļoti vajadzīga ir tāda, ka parunā tieši ar mani. Jo tāpatās mums jau ir pietiekami daudz tāpat, ko mēs šodien darīsim to vai to, un tad mums ir kaut kāda grupu nodarbība. Vai mēs kādas radošās darbnīcas, vai mēs cepam burgerus, vai mēs ejam peldēt uz ezeru, vai mēs ejam slidot uz ezeru, vai mēs ejam uz mežu, barot dzīvniekus, vai mēs braucam kādā jaukā ekskursijā uz kādu parku, uz kādu akvaparku, vai mums tiešām tāda plašs ir tas, ko mēs darām kopā, bet tas, ka mēs esam kopā un mēs darām kopā. Sandra, bet nevest dāvanas, tas izklausās revolucionāri. Iepratim, tāda pilnīgi pretēji tā ierastai praksē. Kā man liekas, tāda sabiedrība kopumā domā, ja ir bērnam bērni, tas nozīmē, ka ir jābrauc kā minimums ar lielo lāci. Un jūs tiešām nevedat? Mēs tiešām nevedam. Un bērni nav prasījuši? Nē. Protams, ka ir Ziemassvētki, kad mēs arī sagatavojam, sarūpējam īpašas dāvanas un tam līdzīgi, bet es nekad arī neaizmirsuši, ko ir teikuši arī citi, kuri, kad mēs arī interesējāmies un bija šī Džeisija, no Amerikas misionāra šeit Latvijā, un kā cik viņa skarbi runāja par šīm dāvanām, un tas man ļoti iesēdās sirdī, bet bija arī kāda reize, kad es pati to piedzīvoju, kad bija tā, kad bija Ziemassvētku laiks, un mēs bijām vienkārši atbraukuši kā ciemos, un lai tur darītu, tā teikt, spēlētu spēles, laikam klusos telefonus, bijām salikuši skaisti krēslus tur rindiņā, un tieši apsēdāmies, un vienkārši tieši ienāca citi ciemiņi. Un sanāca tā, ka arī mēs, kas bijām tā kā no komandas, bijām tā kā šie bērni, ka mēs tā kā viņu lomā, un es to ļoti labi izjūtu, atbrauca, uztaisīja tādu šovu, saņēma pareizās atbildes, un bērni zināja, kuras atbildes ir jādod, lai dabūtu dāvanas, viņi dabūja dāvanas, un pēc tam tās dāvanas bija, tā teikt, es
es negribu teikt, ka tika izmestas, bet, nu, šiem bērniem tāda, viņi jūt ar kādu attieksmi šīs lietas viņiem tiek dotas. Protams, tur var runāt plašāk par to, ka viņiem pašiem vispār nav, visas daudzas lietas ir koplietojamas, un viņiem nav tāda lieta, vai, teiksim, šī ir mana drēbīte vai mana jaciņa. Bieži vien, nu, tur vienam mugurā, otram, trešam, un viņiem nav tāda baigā izjūta, ka tas ir mans, un man viņš ļoti jāsargā, jo tur kādam ir jāmazgā, tur ir tā bišķiņ tā teikt, tās sistēmas vide tāda, kā, nu, tas nav tāda personīga kā mājās. Bet, protams, viņi dāvanas ļoti novērtē. Es negribu arī tā teikt, bet vienkārši gribu pateikt, uzsvērt to, kad ļoti, nu, ir tādas, bērni jūt, kad dāvana ir atpirkšanās, un kad dāvana ir tāda, ka tu viņu tiešām vēlies iepriecināt un būt ar viņu kopā. Bet tā kā manā ieskatā viņiem tik ļoti ir nepieciešams šis te kopā būšana, šī te emocionālā saikne ar cilvēku, kurš uzklausa viņu, kurš ar viņu parunā, kā viņš šodien jūtās, kā viņam gāja skolā vai kā negāja skolā. Un tad, kad tu viņam kādā reizē uzdāvini kaut ko, kas tieši viņam interesē, vai viņam patīk šūt vai zīmēt, vai, es nezinu, zirnekļus pētīt, bet, nu, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Es vienkārši gribu vērst uzmanību uz to atšķirību, un to bērni ļoti jūt. Bērniem noteikti ir jādāvina dāvanas, bet pāri visam tomēr es teiktu, ka bērnu namos tā prioritāte ir attiecības un tā saikne, jo bērnu nams jau ir tā vieta, kur viņam dod ēdienu, drēbes, ja, un vēl kaut kādas lietas. Tas viņam viss jau tā kā nāk kā sistēmā, bet tas pārējais viņam nenāk. Vai tu arī ieskicēt, kādi ir tie apstākļi šobrīd bērnu namā? Es varbūt kādam ir atmiņā kaut kādas, nezinu, ainas no padomu laikiem vai, es nezinu, neatkarības atgūšanas sākuma gadiem, vai kaut kas ir mainījies? Kā bērni dzīvo? Jā, tātad, nu, pēdējo gadu laikā, laikam, kad šī deinstitucionalizācija sākās, tad vairāk pārgājis to, vispēc konkrēti, es runāju tikai par vienu bērnam, neesmu bijusi citos, bet tātad bērnu nams, kurā vairāk pārgāja no tā principa, kad ir tā kā tāds vienkārši bērni dzīvo grupiņās un kur ir centrālā ēdināšana, ja, kur visi atnāk, aiziet un tam līdzīgi, uz tādiem tā kā dzīvoklīšu principiem, kas ir, protams, daudz labāk, jo tur tad arī audzinātāji gatavo viņiem ēst, tas ir daudz mājīgāk, un es zinu arī, ka bērni paši ir teikuši, ka daudz garšīgāk, ja, tātad šis cilvēks, kurš nav it kā profesionāls pavārs, daudz garšīgāk pagatavo nekā tāds, un vai arī vienkārši cita ir tā sajūta visa un cita tā saimniecība. Tā kā bērnu nama tās telpas, kur, protams, visu var vienmēr uzlabot, bet tās telpas ir labas, mājīgas, nu, kopumā. Protams, tur nav nekādu tādu ļoti tādu, nu, personīgu tādu, nu, tā istaba nav tāda, nu, viskaistākā, vai ne, istaba konkrētam bērnam, jo tāpat viņi maina tās istabas, tāpat tur mēdz viss kaut kas notikt, varbūt kādi vai konflikti, vai kas kādreiz emocijas sakrājas un tam līdzīgi, tad, nu, bet es gribētu teikt, ka tie apstākļi ir labi. Nevarētu teikt, ka tur ir šausmu bēdu ielai, ka tur drūp apmetums vai tam līdzīgi. Bet tāda privātuma. Jā, protams, ka pietrūks privātuma, jo nu, tas ir bērnu nams, kas nu, pēc būtības nav bērnam piemērota vieta manā ieskatā, jo nu, bērnam ir jāaug ģimene un bērns aug sistēmā, tā ir kaut kāda pilnīgi cita lieta, lai tur būtu skaisti apstākļi un tam līdzīgi tas palīdz, protams, tas ir daudz labāk. Bet nu, tas ir tas ārējais, jā. Tā kā es nevarētu teikt, ka ir slikti apstākļi. Nu, tu minēji pirmajā reizē, jūs atbraucāt un tu teici, draudzēsimies. Nu, un kā bija? Nu jā, mēs pamazām vienkārši sākām braukt. Tātad, kas ir ļoti svarīgi arī, varbūt, ja kāds par to domā, ļoti svarīgi ar bērniem būt pilnībā atklātiem. Nevajag teikt, ka jā, mēs draudzēsimies, jā, tu man varēsi zvanīt katru otro dienu, mēs būsim katras brīvdienas pie jums, tā noteikti nebūs, no manas puses noteikti, un mēs arī to nesolījām. Un tādēļ mēs tā kā sākām iezīmēt tādu sistēmu, tā kā, ka mēs esam šeit reizi 3 nedēļās vai 4 nedēļās, mēs vienmēr, protams, piesakam savu vizīti, saskaņojam ar vadītāju, un tad varam darīt to vai šo vai to. Un tā vienkārši mēs pamazām sākām tā kā, iepazīt, tā kā esam tur. Ko šodien gribam darīt? Šodien neko negribam darīt, vai gribam tur, uzspēlējam tādu spēli vai tādu spēli. Šiem, tā kā varbūt no vienas puses, tā kā varbūt liktos kā lauki, un varbūt tur tāda citādāka atmosfēra, bet atkal no otras puses tā ir tāda, varbūt jauka ļoti atmosfēra, jo tie bērni ir tādi daudz, viņiem nav pieejamas tās galvaspilsētas visas ekstras, tā teikt, un viņi ir tādi vienkāršāki, tiešāki, sirsnīgāki, varbūt atklāti. Viņi saka, kā ir. Un tas ir, manuprāt, ļoti labi.
Bet šo 8 gadu laikā nav izveidojušās kaut kādas attiecības starp kādiem, kas pārauga kaut kādā citā, nezinu, viesģimenes vai aizbildnības statusā, varbūt kāds bērns. Jā, vairāki no mūsu komandas ir tādi saņēmuši un izveidojuši to viesģimenes statusu, un viņi ar šo statusu arī ir ņēmuši tātad bērniņus tā kā pie sevis uz mājām, vai brīvdienās, vai kaut kā, uz kādiem svētkiem, vai vienkārši, kad viņiem ir laiks. Un tas ir tādā ļoti dabīgā veidā noticis. Es gribētu vispār, manuprāt, mūsu tas komandas tas darbs notiek dabīgā veidā. Nav tāda kaut kāda teorija vai sistēma. Katrs nāk ar savu pienesumu, uz ko viņš šajā brīdī spējīgs savas dzīves periodā, un ar to viņš arī dalās. Vai tur viņam ir kāds talants, vai viņam ir kāds, ko viņš var sarunāt, kad atbrauc kādu šokolādes veidošanas darbnīcu novada, vai šobrīd viņš ir spējīgs pats pie sevis uzaicināt mājās. Ir tādā dabīgā veidā arī ir izveidojušās starp bērniem un komandas dalībniekiem tādas dabiskas draudzības. Un es, protams, visiem bērniem gribās nonākt mājās vai pie kāda paciemoties, tā ir tāda viskarstākā vēlēšanās. Bet es nevarētu teikt, ka man liktos, ka ir tāda liela greizsirdība, kad ārpēc viņu paņēma uz mājām tas cilvēks un mani neņem. Tāpēc, es neesmu nevienu ņēmus uz mājām, es varbūt esmu priekš visiem uz to laiku, un man liekas, ka tas ir arī tā labi, jo tad, kad lai viņi zina, ka es esmu priekš visiem uz to brīdi, jā. Labi, pieņemsim, kāds tagad klausās un domā, es esmu tāds godīgs un brīvi plūstošs, es māku tur to un to. Izklausās, ka Estenijas Andras komandā tur varētu iederēties vai izveidot kādu citu, bet no tavas pieredzes, kādam būtu jābūt tam cilvēkam, tomēr es nezinu, kaut kādām zināšanām ir jāpiemīt, kaut kādai pieredzei, kaut kādām varbūt tomēr kvalifikācijai vai prasībām jāatbilst. Jebkuru taču nelaistu mēs arī klāt. Jā, tas ir arī ļoti būtiski, un jebkuram tur noteikti iet nevajag. Tā kā tas ir, manuprāt, vispār ir jāizšķir, mums katram ir kaut kāda trauma, kas ir vai ne no bērnības, un ar viņu, kurš strādā, kurš nav vēl to atklājis, kurš vēl kaut kur tā teikt citās pa sienām vai kā, bet ir ļoti svarīgi to apzināties un ar to strādāt. Un ja tas cilvēks ir nonācis līdz tam punktam, ka viņš varbūt ir sadziedējis to, kas viņam iekšā ir, un viņā ir tas aicinājums, ka viņš vēlas tiešām šiem bērniem kaut ko dot, nevis viņš tā kā iet sadziedēt kaut kādas savas brūces tur, vai arī, ar kaut kādu tādu nepareizu motivāciju, tad par to var sākt domāt. Tāpēc tādā ziņā, manuprāt, ir ļoti labi ievērot tādu lielu diezgan stingrību, jo, protams, ka šie bērni ir sāpināti neskaitāmas reizes no vistuvākajiem cilvēkiem, un tas ir tāds ļoti liels ievainojums viņiem. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi maksimāli maz šo līniju turpināt no tādiem cilvēkiem, kas ar viņiem tā kā nāk iepazīstās. Protams, ir arī bijuši tādi, kuri varbūt nāk un kuri vēlētos, bet mans arī droši var kontaktēties ar vecās Ģertrūdes draudzi un atrast savu vietiņu, bet kā viens no nosacījumiem noteikti ir jāaiziet apmācības par to, kas ir trauma, kā tā ietekmē bērnu reakcijas. Tas arī, es domāju, pašam cilvēkam dos tādu mierinājumu un izpratni, lai viņiem nebūtu tā kā, varbūt mēs arī sākumā gājām ar pilnīgām tādām bailēm, un vispār nesapratni, ko mēs tur sagaidīsim. Tas ir arī viņa paša labā, lai šis cilvēks saprastu, vai vispār viņš ir gatavs uz kaut ko tādu. Jo, protams, par to daudz jau arī runā, un tā arī ir, kad ir tādas, kaut kādas kritiskākas situācijas, vai kāds sāk kaut raudāt, vai kādam iesit, un tad, ja tas cilvēks pats kaut kā varbūt sevi pārāk identificē ar savu bērnu, viņš nespēja būt pieaugušais tajā situācijā. Un tad var rasties tādas neveselīgas kaut kādas reakcijas. Tā kā viss ir dabiski, un mēs visi esam cilvēki ceļā uz pilnību, bet tās ir tādas būtiskas lietas, un es domāju, katrā komandā, kur ir kāds koordinators, viņš jau tad, viņam ir kaut kādi filtriņi, pēc kā viņš to izfiltrē un nosaka, un es domāju, pēc sarunām arī var saprast, vai tas cilvēks ir gatavs vai nav, jo ir, protams, arī tādi, kuri zvana, un viņi ir gatavi mainīt pasauli jau rīt, bet arī pēc tā zvana nekas vairāk nenotiek. Tā kā, uz tādām emocijām, protams, ir labas emocijas un visā ir, bet tur jābūt tam
tam racionālajam graudam. Tiešām, vai man pirmkārt ir tam laiks, vai es esmu reāli gatavs tiešām tagad, vismaz gadu braukt reizi 3 vai 4 nedēļās uz konkrēto bērnu namu un veltīt to laiku un dzīvē viss, kas notiek, un pāri tam visam kaut kā tomēr sakopoties un doties tur, vai es arī redzu, ka man ir ko dot, vai es nebūšu vienkārši es jau pats esmu tik izsmelts šajā dzīves periodā, ka man nav ko dot, un tiešām tad vienkārši vajag atpūsties pašam un parūpēties par sevi, un tikai tad domāt par tādām došanām, jo citreiz ir tā, ka cilvēkam pašam varbūt kaut kas ļoti sāp, un tad viņš ir tā kā no tās sāpju pozīcijas grib dot, bet nevis no tās veseluma pozīcijas. Tu minēji, ka kaut kādam filtram ir jābūt, un es atcerējos, ka pirms laika pie mums šeit uz sirds sarunu bija Amanda Bannister no Lighthouse organizācijas, kas arī strādā ar bērnu namu absolventiem. Un viņa teica, ka viņi tos savus brīvprātīgos, tu arī pieminēja apmācības, bet ka viņi tur viņus riktīgi pārbauda arī, vai tik tur arī nebija kaut kādas izziņas jāiesniedz tur par sodāmību vai intervijas, ja tie ir draudz cilvēki, kurus jūs pazīstat, tad, protams, ir citādāk, bet, teiksim, ja kāds no malas gribētu, uz ko viņam būtu jābūt gatavam, tu, kā šīs komandas vadītāja, tad izsaukt uz pārunām? Jā, tā būtu, bet mums, mēs izziņu no policijas neprasītu, bet, un arī mūsu komandā ir cilvēki, kuri nav no šīs draudzes, un pat ir tādi, kuri nav nevienā draudzē, tā kā, droši vien ir, jāsajūt, kā mēs kopā, kā organisms varam darboties, kā tas cilvēks iejūtās komandā, bet diezgan daudz var sajust pēc sarunas, pēc tādas kārtīgas sarunas, sirds sarunas, divatā var jau diezgan daudz saprast, jo, tur arī, es domāju, tādi cilvēki, kuriem vispār, tā kā ir tāda nepareiza vai tāda dīvaina motivācija, īsti nevelta tam laiku, jo, ir dzīvē daudz citu lietu, kur to laiku likt, tā kā tas jau diezgan ātri atklājās, un tas ir redzams, bet noteikti jārēķinās ar to, ka būs jāiet apmācības, un visticamāk, ģimenes, ārpus ģimenes aprūpes centrā Tilts, kurā arī ir brīnišķīgas apmācības, lielisku pasniedzēju vadībā un ļoti vērtīgas, to katram iesaku, tā kā pat esmu no tā daudz ieguvusi, tā kā ar to būtu jārēķinās, jā. Vai jūs slēdzat kaut kādu vienošanos, vai kaut kāds laiks, tur tikai uz gadu, kā Nē, tas ir tāds mans iekšējais sirds tāds uzstādījums, tas arī, ko es pasaku, manuprāt, ja cilvēks, var atbraukt vienkārši uz vienu reizīti, vispār paskatīties, kas tas ir un saprast, un bērniem tas arī neko sliktu neizdarīs, viņi tādi cilvēki mums ik pa laikam arī ir, un tas ir viss kārtībā, viņi tam, tur ir tāda adaptēšanās un veselīga vērošana, bet pēc tam, ja tu saproti, kad es to gribētu, tad ar mūsu komandā ir tā, ka tad vismaz uz gadu ir jārēķinās, labi, protams, dzīvē notiek neparedzamas lietas, bet vismaz uz gadu tad ir jābūt gatavam doties ar mums kopā, jā. Labi, un tīri emocionāls, ko šim cilvēkam būtu jābūt gatavam? Es domāju, tavu 8 gadu pieredzē noteikti arī viss nav gājis tā kā vienkārši tādā līknē uz augšu, tikai progresijā, ja? Es pieļauju, ka tur ir bijuši arī kritumi, kaut kādas vilšanās, spēcīgas emocijas, kaut kādas prieki, vai tu vari kaut kādus piemērus iedot vai ieskicēt to realitāti? Jā, jāsaka, kā ir. Bērni ir tiešām brīnišķīgi, viņiem ir, mani fascinē katrs bērns un viņa iekšējā pasaule, un tas, kā viņš redz to pasauli, tur var stundām runāt, stundām par to var stāstīt. Bet, protams, ir tā otra puse, ir realitāte, ir daudz sāpīgi brīži bijuši, mums nekad nav vai uzbrukts, vai vēl kaut kas nevajag. Es negribu arī sabiedzināt krāsas vai vēl kaut ko tādu. Bet, tādi, kas notiek ar bērniem viņu dzīvēs, un ir jābūt gatavam, ka tie stāsti ir diezgan skarbi. Vai, tas ir sāpīgi redzēt, kad bērns, ko tu esi redzējis tik gadus jau, un ka viņš nonāk cietumā, tas ir ļoti sāpīgi, jā. Bet, protams, tas ir tāds šoka moments arī mums bijis komandā. Tādi brīži ir bijuši, jā. Bet, mēs cenšamies, mēs esam tie pilieniņi, kuri cenšas tomēr to gaišuma pilienu dot. Un tas ir tā nav nekāda, kā teikt, tas nav varbūt nekas liels, bet mēs to savu pilieniņu
vienkārši pilinam, un ja kādam tas aizķerās, un ja kāds tajā dienā, kad mēs atbraucam, ka viņam uzlabojas garstāvoklis, ka viņam varbūt kaut kādi jauni apvēršņi pavarās, vai tas ir brīnišķīgi, jā, un tas ir skaisti, un protams, arī, ļoti jauki, un tas ir arī mūsu gadījums, ka mēs varam kopā ar vadību un ar audzinātājiem tā kā, kopīgi domāt, ka viņi ieklausās arī mūsos, kas būtu svarīgi šim vai tam bērnam, vai es varu padalīties. Man likās, ka tam bērnam tur vajadzētu to, ka mēs to pamanām, kad tā kā sakrājās. Tas ir tā brīnišķīgi, bet tiešām, ka var tā padalīties. Kā darbinieki un komanda jūs uztver kā palīgus vai kā, nezinu, tādus, tādus no malas tādus? Jā, tas jāprasa viņiem. Bet kā jūs ceļuši, vai jūs jūtaties gaidīti, pieņemti, jūs esat tā kā vienā komandā? Jā, mēs jau, varbūt sākumā tur, kamēr mēs iestrādājāmies un tie zobratiņi sāka griezties, bet es gribu teikt, ka jā, es domāju, ka mūs gaida gan bērni, gan arī audzinātājs, jo mēs arī audzinātājs cenšamies atslogot uz to laiku, kad mēs esam šeit, kas, protams, viņam ir ļoti vajadzīgs, jo tas ir ļoti grūts darbs. Tāpēc tas arī tāds, protams, kritizēt ir viegli, bet es tiešām, redzot to realitāti, tas patiešām ir ļoti grūts darbs un noteikti šo cilvēkiem būtu gan atalgojums jāceļ, gan vispār jāļauj arī apgūt jaunas prasmes, lai tas viss uzlabotos un tā. Tā kā es gribētu teikt, ka gaida un jā, mums tiešām ir jau tādas draudzīgas attiecības, jā. Tā kā man ir nācies runāt ar kādiem cilvēkiem, draugiem, paziņām, par ārpusģimenes aprūpas bērniem vai tiem, kas ir nonākuši iestādē, es sapratu, ka daudziem ir tādi tā kā pieņēmumi, mītiski tādi aizspriedumi vai kaut kādas ilūzijas par to, kādi ir šie bērni. Es nezinu, kur viņi, vai viņi ir kādos sērdienīšu stāstos redzēti vai vienkārši uzburti. Tā, ka tie tādi mazi, bikli, klusi bērniņi, blondiem matiem, zilām acīm, kuri pateicīgi un priecīgi par visu. Un liels ir tas pārsteigums, kad viņi realitātē satiek to bērnu, kāds viņš ir. Un viņš var būt pilnīgi citādāk savās izpausmes veidos, uzvedībā, temperamentā. Vai tu varētu ieskicēt tādu vidējo bērnu, varbūt no tā namiņa, kur jūs esat, kāds viņš ir? Varbūt ir kāds konkrēts, ko, protams, neminot vārdu, tu vari pastāstīt vairāk par to viņa dzīvi, viņa pieredzi, viņa raksturu vai, jā. Jā, man drusīt grūti jau iet tajā sākuma pozīcijā, jo tas bija tik sen, kad es tādā biju. Bet varbūt es neiezīmēšu tādu vidējo bērnu, jo man gribētos teikt, ka katrs ir tiešām personība, lai viņi paši to vēl neapzinās. Bet tie bērni, viens ir tas, ka tie bērni, es domāju, lielākā daļa, lai neteikt, ka visi, viņi ir jau ļoti daudz ciešanu piedzīvojuši savā mazajā dzīvītē. Varbūt tāds, kas ir 12-gadīga, varbūt meitene, jā, bet viņi ir redzējusi tādas lietas, varbūt tur ne tikai vardarbības starp vecākiem, bet arī, protams, jā, pret sevi, vai tur narkotikas, alkohols, kāds no vecākiem apcietināts, jā, ir arī tādi stāsti, ja varbūt, kad tev, tu prasi kā bērns vecākam ēdienu un tu saņem sitienu, ja pretī par to, tie stāsti ir tiešām šausmīgi, šausminoši. Un to tāpat ikdienā, cilvēki neapzinās, ko šie bērni ir pārdzīvojuši. Un tāpēc, mēs nevaram sagaidīt, kad mēs kā cilvēki ieradīsimies un viņi skries mums pretī atklātām rokām. Jo tas, ko kāpēc arī viņi ir bērnu namā, jo savā vidē un savās mājās no saviem it kā tuvākajiem cilvēkiem viņi ir saņēmuši ļoti lielas ciešanas. Un tāpēc tas vispār, tas darbiņš ir vai tas uzdevums ir vispār atgriezt kaut kādu ticību pieaugušiem, ka viņi varbūt saka to, ko viņi dara, varbūt ka vīrietis var nesist savai, sievai, draudzenei, ka viņš var, ka varbūt normālas un labas attiecības starp vīriešiem un sievietēm, ko mēs arī, mums komandā ir, tātad vīrieši, puiši un arī, un tāpēc tas ir, tas ir, viņi jau vēro, mūs skanē daudz vairāk nekā mēs paši varam, viņi jau noskanē ļoti ātri visu, un tāpēc ir, tas, man liekas, ir tas svarīgākais, kādas vispār mūsu starpā ir tās attiecības un ko viņi redz, ko viņi nekad nav redzējuši. Tāpēc patiešām,
Ir tādi bērni, kuri ir ļoti kriminālā vidē auguši, kriminogēnā vidē, kur tiešām ir tikai narkotikas, melnie darbiņi, jā, ko viņiem lūdz izdarīt, un kāds no vecākiem vai abi ir nonākuši vai tūlīt nonāks cietumā, narkotikas tiek regulāri lietotas. Tā ir, diemžēl, bijusi šo bērnu ikdiena, jā. Tāpēc vienkārši ir jāsaprot tas, ka tas bērns, viņš ir tā kā bērns, jā, viņam ir kā tikai tur cik gadi, bet viņi ir ļoti daudz ko redzējuši, un viņi, daudz ir tādi, kuri noslēdzās ar tiem ievainojumiem, un ir tādi, kuriem tās dvēseles ir ļoti, pieaugušas jau. Viņš varbūt nezina 8 gadi, bet tu ar viņu parunā, un tu redzi, ka viņa dvēsele ir kā pieaugušam cilvēkam, jā, jo, vienkārši viņš ir bijis spiests pieaugt. Un kāda tad tu teiktu ir tā viņu tā primārā vajadzība, vai ko mēs tā kā tādi cilvēki no malas, tu jau it kā daļēji iepriekš minēji, bet varbūt vēlreiz atgādinot, labi, tad tas nav tas lielais plīšu lācis un konfekšu kalni, tad kas ir tas, ko es viņam varu dot, ja es nevaru aizbraukt ar dāvanām? Jā, dāvanas ir labas, bet savā reizē. Ziemassvētkos. Jā. Nē, vispār, protams, bet vienkārši dāvanas ir labas, bet ja tās ir komplektā ar to, ka tā nav atpirkšanās, ka vienkārši, man liekas, kaut ko šiem bērniem vajag, un dāvaniņi, protams, arī tas ir ļoti labi, bet tas prioritārais, ka viņiem ir vajadzīgs kontakts, viņiem ir vajadzīga draudzība, saikne, pastāstīt, ka viņš var padalīties, ka tu kā cilvēks viņam vari dot kaut ko no savas dzīves, vienalga kādā profesijā tu būtu vai ko tu darītu, bet ka tu viņam pasācīs, zini, es tur daru tā, nāc paskaties pie manis, vai, nezinu, aiziem kopā uzspēlēt basketbolu vai futbolu, vai... Viņi iet, viņiem patīk? Jā, viņiem, protams, patīk, un viņi ir atvērti, tā uzticība ir jānopelna, un tas ir tikai dabiski, tāpēc mēs to nevaram gaidīt, un arī jāsagaida, kad arī šajās te attiecībās būs kaut kādas tādas, dīvainas varbūt reakcijas, vai, piemēram, ja, mēs ejam pa ielu, jā, kur tur vai tur izkrita, tur bija atbrauca policija, kur nobrauca to bērnu, vai, viņi ir ļoti daudz ko redzējuši, un jāsaprot, ka, vai pieņemsim, jā, kad piemina vārdu policists, kāds var sarauties, vai tāds, tāds tramīgāks kļūt, jo viņam ir pilnīgi cita pieredze, jā, ar to, ko viņš zina vārdu policija, vai aizveda viņa mammu vai tēti, un kas tā policija tāda ir, un skaidrs jau, ka viņš, tā teikt, uzticās, un tam, ko saka viņa vecāka, ne jau, ko saka kāds, cits varbūt. Tā kā vienkārši tas ir jāņem vērā, bet es domāju, ka šīs abas pasaules var ļoti labi satikties ar to, kāds tu esi un ko tu savā dzīvē dari, ko tu esi piedzīvojis, ko tu redzi, ko tu vari palīdzēt, kur tu vari šo bērnu aizvest, bet tas, ka tu esi gatavs viņam dot un negaidīt neko atpakaļ. Ja tu kaut ko saņem brīnišķīgi, bet ja nē, tad tu tāpatās būsi laimīgs ar to. Ko tu saņem no tā? Jā, tas ir liels jautājums, bet to tā grūti izskaidrot, jo, ja tas aicinājums cilvēkam ir iekšā, tad es saņemu ļoti daudz prieka. Protams, ir dažādas reizes, un arī ir skumīgi daudz ko redzēt, vai kādu emocionālu vardarbību viņu starpā, un tad mēģināt to kaut kā nogludināt, vai mēģināt stāstīt atkal un atkal, ka tā nevajadzētu darīt un tā, bet... tas noteikti ir tāds liels prieks pāri visam. Protams, ir dažādi sarežģījumi, bet tas redzēt, ka tas bērns, jā, kā viņš vai attīstās, vai ka viņš, mēs esam mazs piliens, tāpēc es nevaru nekādus laurus tur kaut kā piesavināties vai vēl kaut ko, bet tas, ka šis bērns, ir aprūpēts, samīļots tajā laikā, ka mēs varam kopā piedzīvot kaut ko skaistu, jā. Es domāju, jo kaut kādai motivācijai jau jābūt turpināt, iet, ne 1 gadu, 2, bet 8. Jā, vai tev ir prātā kaut kāds, nezinu, tāds īpašs tāds prieka, vai es negribu to saukt par uzvaras mirkli, bet kaut kāds tāds gandarījuma gadījums vai pieredze, kas tev, tādā grūtā brīdī ir devis to spēku turpināt. Tās rokas noteikti kaut kad nolaižās. Es zinu, tu man esi dalījusies par to, lielo haosu, kas ir valdījis, par tiem izaicinājumiem, un brīžiem to nespēja kontrolēt tos bērnus, tīri no komandas un iestādes vadības puses, ja, cik tu kā viss ir bijis tā, un tādos brīžos, vai tāda nav tāda cieta, ka tu cīnies ar vēdzirnavām, ka nekad nekas nemainīsies, kas tā kā dod to spēku turpināt? Man personīgi tas, ka dzīvē ir dažādas sezonas, un es zinu, ka šajā laikā man tur ir bijis jābūt, kas būs tālāk, es nezinu. Bet man dod
tas, ka es esmu tas mazais pilieniņš, kurš to pilieniņu pilina. Es ne uz ko vairāk nepretendēju, un man ir ļoti labi. Tu tā kā paļaujies, ka tu esi daļa no kaut kā lielāka? Kad Nē, es vienkārši redzu, cik ļoti tie bērni mūs gaida. Mēs tiešām esam iemīlējuši viens otru, bet nevis tādā veidā, kad viņi visi grib nākt tagad pie manis uz mājām vai kaut kā tam līdzīgi. Viņi, protams, to gribētu droši vien. Ir kāds prasījis? Nav, man tiešām nav. Nē, ir gan, bet kādu laiku atpakaļ ir prasījis, bet es domāju, vai tieši tā, kad gribētu pie manis pavadīt, tā tik konkrēti laikam ne, vienkārši tā abstraktāk. Man laikam tiešām tā, es nevaru tā atcerēties, baigi kāds ļoti konkrēti uzstājīgi, jo ir citi, kuri to dara, vienkārši, kuri ņem, un tad viņi arī viņiem vairāk tā kā jautā. Es neesmu sajutusi tādu aicinājumu, ka man būtu kāds konkrēts bērns jāņem, mājās vai kā, bet es jūtu, ka mans aicinājums ir tā kā, varbūt būt tam komandas tādam, varbūt koordinātoram, un tam, tā teikt, tam urķim, kurš saka, braucam. Kurbulēt visus. Kurbulētājiem, jā. Tā kā katram ir jādara tā, kā viņš jūtās, kas ir tas viņa aicinājums. Man liekas, ka tā. Vai tev šķiet, ka šis varētu būt tāds, jo ne visi var kļūt par audžģimeni. Ne visiem vajag adoptēt bērnu. Bet ja ir tāda vēlme, kaut ko darīt un palīdzēt un iesaistīties, vai tev liekas, ka šis būtu, kā tāds pirmais solis vai līmenis, kur tā kā pabeigt vai izmēģināt? Jā, es domāju, ka noteikti var, jo tad vismaz cilvēks ar bišķiņu to realitāti sajust, jo citādi ir tikai tie nostāsti, vai varbūt kas ir medijos rakstīts, vai kādam kaut kāda ļoti traka pieredze, jo, ir ļoti dažādi, tiešām ļoti dažādi. Manā uzskatā adoptētā ir varoņi, patiešām audžu ģimenes tāpat. Tā kā tas patiešām nav viegli. Tas ir jau skaidrs, ka būs lielas grūtības. Tam pretī būs arī daudz prieku, bet tas vienkārši jāapzinās ir. Mums tādā ziņā kā brīvprātīgiem, mēs esam, kā brīvprātīgiem, mums nav tādu mums ir tas mūsu sirds pienākums, bet mums nav tādu lielu saistību, ka varētu teikt, tagad nezinu, uz mūžu vai vēl kaut kā. Tas ir kaut kas cits. Tāpēc es gribētu teikt, ka noteikti var gūt tādu ieskatu ar pilnu atbildību un apziņu par to, kur es esmu, ko es vēlos, bet noteikti, jā. Un es tagad tā klausoties tevi iedomājos labi, un varbūt ir kāds, kas klausās mūsu sarunu, un viņš pat nav, vai viņa gatavi pat kļūt par brīvprātīgu, bet pieņemsim, ir kaut kādi resursi pieejami, un tev teiktu, Sandra, lūdzu tev tāda un tāda summa, izdari kaut ko bērniem. Kas būtu tas, kā tu gribētu viņus iepriecināt, vai kā tu lietotu tādus resursus pieejamos? Kas tev liekas būtu vērtīgs, ko šiem bērniem piedzīvot vai iegūt? Jā, es domāju, ja ir kaut kādi resursi vai nezinu, kāda interesanta darba vieta, es nezinu, viņš taisa tur tiešām šokolādi, konfekts vai kaut kādus kalnus vai vienalga absolūti ko, bet viņš var vienkārši uzaicināt pie sevis un tā kā novadīt bērniem kādu nodarbību vai parādīt kaut ko skaistu. Mums pat bērni ir ar helikopteri lidojuši 2, 3. Ne katrs savā dzīvē lidojas ar helikopteri, jā. Tā kā iespēja, kā iepriecināt šos bērnus, ir ļoti daudz. Kāds varbūt vienkārši viņam ir automašīnas resursi, viņš ir gatavs aizvest un atvest, piemēram, jo arī mums ir tā, ka mums ir 10 cilvēki, un tad tā sabīdīšanās pa automašīnām nevienmēr ir tik viegla un tā, bet kaut kā līdz šim esam nonākuši. Tā kā, ir absolūti tas cilvēks, kas viņš ir, ko viņam šķiet, ko viņš gribētu iedot otram cilvēkam, bērnam šajā gadījumā, tas viss ir lieliski. Attiecībā par tādām naudas lietām, es saku, es uztveru lieku uz to klātbūtni, tas jebkādā veidā, bet, protams, arī ar naudas lietām tieši konkrētajā tajā bērnam, uz kuru mēs dodamies, jā, viņiem ir arī tagad vētrā arī nogāzti koki, un jau pagājušajā gadā nogāza koks, un viņi vēlas iekārtot tādu lapenīti, un vienkārši bišķiņ uzlabot to teritoriju, kuru basketbola laukumu arī mēs esam mēģinājuši, tā teikt, izbīdīt, vēl nav sanācis, bet, viss tā teikt iespējams, tā kā tādas lietiņas ir iespējams. Mums ir bijis brīnišķīgs, vienkārši uzradās tāds uzņēmums, kurš visiem bērniem varēja uzdāvināt riteņus,
Un, jā, katram bērnam tika uzdāvināts ritenis, un tur viņš īpaši tika arī piereģistrēts, jo skaidrs, ka bērni tādas individuālas dārgas dāvanas mēdz nest uz Lombardu, atprečot, un tā teikt, savā naudā pārvērst diezgan ātri, tā kā tur ir savi knifi jāievēro. Gudrība ir tāda Sava jābūt. gudrība vajadzīga, bet tur var pakonsultēties ar lietpratējiem namiņā, nu tā teikt, bērnamā, un iespēja ir ļoti daudz. Tas, kas katram ir, ko viņam šķiet, ka viņš to varētu dot, tas ir to arī viņš var dot. Jā. Nu, tagad, nezinu, kad mūsu saruniem būs ēterā, bet novembris vairs nav tālu. Un tuvosies arī Bāriņu svētdienu, kuru mēs atzīmējam jau 10 gadus, laikam jau būs jau 11. Ja kāds Bāriņu svētdienas kontekstā vai vispār noklausoties šo sarunu gribētu pievienoties jūsu komandai vai varbūt, nezinu, ja nav pēc dzīves vietas ērti, kaut kur citur būt noderīgs, vai var zvanīt, rakstīt tev, prasīt pēc pieredzes, pēc, nezinu, kaut kādu semināru jūs esat gatavi ar savu pieredzi dalīties, novadīt, vai kā, kur tevi var atrast, kā rīkoties? Jā, nu, noteikti var atrast sociālajos tīklos, Facebookā, pēc vārda, uzvārda, noteikti var nākt vienkārši sazināties ar vecās svētās Ģertrūdas draudzi, varbūt tas ir vienkāršāk atnākt uz kādu dievkalpojumu vai vienkārši kancelējā un tad jau atrast un paprasīt, kuri tad ir tie cilvēki, nu, kuri brauc uz bērniem, jo arī ir vecās svētās Ģertrūdas baznīcā ir arī otra komanda, kuri dodas uz Rīgas bērnam, tā kā arī varbūt arī viņiem noteikti var pievienoties, un vēl jau ir arī, nu, vēl citas arī, kur katram ir ērti. Bet noteikti, jā, mēs varam norganizēt kādu tikšanos, padalīties, pastāstīt, kā mums ir, varbūt kāds grib uzsākt savā, pieņemsim, draudzē, vai arī ilgi par to ir domājis, vai tā kā to noteikti var darīt. Noteikti var darīt, mēs esam atvērti un labprāt pastāstīsim un savedīsim, tā teikt, ar īstajiem resursiem kopā, jā. Jā, tad viss, kas ir vajadzīgs, tas ir atsaucīgs bērnu nams, tātad atvērts sadarbībai, kurš saprot un novērtē tādu brīvprātīgo lomu un devumu, tad noteikti nākamais solis būtu šī komanda, kaut vai no pāris cilvēkiem, kas sastāvētu, ja? Tad viņiem ir jābūt, nu, tā kā kaut minimāli apmācītiem, lai viņi saprot, ko gaidīt un būtu izpratne. Un tu būtu gatavi tā kā nedaudz pavadīt šī ceļā? Jā, noteikti, jo, protams, komanda ir svarīga, jo vispār daudzas labas lietas, lai neteiktu visas, notiek komandā, jo tiešām tas komandas spēks ir ļoti labs, jo, protams, ir periodi, kad netiek tas, netiek šis, vai es netieku, vai vēl kaut kas, bet kad tas kurbulīts turpina, tā teikt, ripot uz priekšu, un tas ir ļoti labi, jo viens nav cīnītājs noteikti, un arī bērni ir daudz, un arī man patīk arī tā vērot, ka katrs arī mūsu komandā ir ļoti atšķirīgs, vispār no pilnīgi atšķirīgām vidēm nācis, un katrs bērns arī atrod sev to tuvāko tā kā draudziņu. Tas ir arī vispār brīnišķīgi. Vai varbūt man liktos, jā, varbūt tur kādam tur tā varēja būt stiprā puse vai tā, bet tas absolūti nav svarīgi, jo bērnu, teiksim, esot kopā ar bērniem, tas viss notiek dabiski un tur izveidojas brīnišķīgas draudzības. Tas arī ir skaisti to vērot. Tu tagad neminēji, bet es zinu no taviem stāstiem iepriekš, ka reizi gadā jūs rīkojat arī nometni. Tā kā nav tā, ka jūs tikai brauciet pie bērniem vai vadat viņus uz, nezinu, uz kādu akvaparku, bet jūs arī uz vairākām dienām pavadat laiku kopā. Nu jā, mēs, teiksim, tā organizējam tādu nedēļas nogalīti kopā no piektdienas vakara līdz svētdienas rītam, un tad mēs tiešām esam kopā. Ja? Mēs noīrējam tādas telpas brīnišķīgā vietā, tādu skoliņu, kur ir arī tāda lauku atmosfēra un dīķīts, un viss, ko bērniem vajag, principā ir visu dienu braukt ar riteni savu, pie kura viņš ir pieķēdējies, jo viņiem ikdienā tādas īsti iespējas nav. Labi, tagad viņiem ir riteņi, bet tur jau arī daži ir salūzuši un tam līdzīgi. Bet tas, ka jā, mēs esam kopā, mēs cenšamies viņus labi pabarot, samīļot, tā teikt, dot tādu jaunu tādu sparu nākamajam mācību gadam. Jā, tiešām viņus palutināt un ka viņi var pabaudīt kaut ko citu un pabūt kopā, ka mēs visi varam pabūt kopā, jā. Drīz būs tā nometne? Jā, drīz būs. Vai ir kaut kas jums vēl ir nepieciešams uz to? Uz nometnīti. Ēdinātāji jums ir, jā? Nu, vēl organizējās, viss ir aktīvā procesā, bet gala rezultātā viss būs kārtībā. Nu, mazums, ja kādu uzrunā. Jā, nu tad droši vien jau uz nākamo gadu. Nu jā. Nu jā, bet jā.
Vai ir vēl kaut kas, ko tu pati vēlētos, nezinu, piebilst, padalīties, kaut kas, ko es tev neesmu pajautājis, ko cilvēkiem būtu svarīgi zināt par šādu veidu kalpošanu, iesaistīšanos, brīvprātīgo darbu? Nu jā, varbūt vispār par to, protams, gribās aktualizēt par to, cik ļoti tiem bērniem ir vajadzīgs tagad un šeit un tūlīt, un tas ir objektīvi. Tas tā nav kaut kāda ēka, ko mēs varam izplānot un celt 3-5 gadu garumā, jo tas katrs bērns ir vai ne kā tāda māja, kā tāda skaista pils, bet tas skaistums ir viņam pašam jāparāda, ka viņā viņš ir, jo viņš ir ticis ļoti apslāpēts un tā teikt padarīts neredzams, un kad šim bērnam jau ir pat viņu vispār, viņš pats to neredz un nezin, ka tas viņā ir. Un tāpēc ir ļoti nepieciešams, jā, lai šiem bērniem varētu dot tagad. Tas maksimums, ko viņiem ir iespējams dot, jā. Arī tādā, es saku, tādā vienkāršā, varbūt brīvprātīga cilvēka formā, kurš varbūt uz tādām nav gatavs vai uz adopciju vai uz auģu ģimeni, bet vienkārši dot un būt klātesošs, jā. Kad tu tā minēji, man prātā uzreiz bija tā bilde, video no Džoša Šipa video, arī no Bāreņa tās kafo konferences, nezinu, kā to tagad izstāstīt, bet ko mēs rādam adoptētājiem un auģu ģimenēm, kur viņš stāsta par to bērna dzīvi līdz 18 gadiem un cik tur ir tās nedēļas, un viņš viņas sadala tenīs bumbiņās. Jā. Cik, es neatceros to skaitu, cik bija tās nedēļas kopā līdz pilngadībai, un ka tas laiks tik ļoti ātri rit, un cik svarīgi ir rīkoties, ka tur līdz 10 gadiem ir palikušas tik un tik nedēļas, tad 15 gados tā, un kad laiks ir dārgs, un ka mēs nevaram to novilkt, vai ne? Bet nekad nav par vēlu. Tieši tā, nekad nav par vēlu, un jebkurš brīdis ir labs. Protams, viņam tomēr jābūt apzinātam un atbildības pilnam, bet tādā ziņā, protams, ka tas laiks ir ļoti dārgs, un šī bērna dzīvē ļoti dārgs, ļoti dārgs, jo tā ir realitāte. Ja mēs šiem bērniem nepievēršam uzmanību, viņi jau tā ir bijuši tik ļoti atstumti un jutušies nevajadzīgi, ka viņi tādi tad iziet pasaulē savos 18 gados, un šajā laikā viņi bieži vien savā tādā varbūt, prāta attīstībā nav tā līdzvērtīgi kā bērnam, kas ir audzis ģimenē, un tāpat jau ir pietiekami daudz sarežģījumu, un tāpēc, jā, gribās, lai varbūt ir tā mazāk nosodījuma, bet vairāk tā mazliet vēlme ieklausīties bišķiņ dziļāk un apzināties, ka kam šis bērns ir izgājis cauri, varbūt tam, kam mēs neviens nekad visu savas dzīves laikā neiziesim cauri. Tas ir tā jāsaprot, un tāpēc arī, jā, brīnišķīga šī filma Māsas, kura, manuprāt, ļoti jaukā veidā ilustrē tā, to var noskatīties, jā, internetā droši vien vai kaut kur citur, ka tā ir tāda diezgan tāda reāla sajūta par to, kas ir bērnam bērns, jā. Paldies tev. Vai vēl kaut kas? Es domāju, ko es neesmu tev pajautājis? Es domāju, ka būs labi. Jā, tad, dārgais klausītāji, ja klausoties Sandrā, vai varbūt jau pirms šīs sarunas tu esi domājusi par kaut ko, ka varētu kaut ko darīt šo bērnu labā, bet nav bijis praktiski, kur pieķerties. Tagad tu zini, ka var zvanīt vai rakstīt Sandra Baltruka, sociālie tīkli vai caur mums var atrast, tātad pieredze, stāsti, zināšanas ir pieejamas. Ja tu pārstāv kādu draudzi, kas ir gaidījis īsto mirkli, lai sāktu kaut kā šādu veidu kalpošanu, arī mēs, kā Latvijas Kristīgā alianses Bāreņiem, būsim līdzās, lai iedrošinātu, palīdzētu. Tas ir mūsu sapnis, lai vairāk būtu gan šādas vietas, bērnu nami, kuros ir šādi cilvēki līdzās, gan vairāk kā draudzes celtos un atbalstītu un uzņemtu šo kalpošanu. Sandra, es teikšu tev lielu paldies par to darbu, ko tu un tava komanda dara, par tavu izturību 8 gadu garumā. Es redzu, ka tā deksme tur vēl ir. Tā neatlaidība ir, lai viņa turpinās, lai Dievs jūs visus piepilda un svētī un atjauno. Paldies, ka tu biji šodien šeit, lai padalītos. Paldies, tiešām prieks un liels gods būt šeit. Paldies. Visu labu līdz nākamajai reizei.